es caur paziņām dzirdēju par gadījumu, tas bija vienā uzņēmumā, tāds vidēji mazs, vidēji liels uzņēmums, un viņiem ir sadarbības partneri ārzemēs, ar kuriem viņi jau regulāri, kā saka, viņiem visu kaut kāda darība notiek, piegādā preces. Un kā parasti, standarta nedēļa, atkal jauns pasūtījums, un tie partneri tādi jau vienā brīdī sāk prasīt, mēs gaidām, kad ienāks ienākošais maksājums, un tad mēs varēsim sūtīt ārā no savas rūpnīcas tās lietas. Atkal šeit Latvijas pusē cilvēki saka, kā, ko domā gaidāt ienākošo maksājumu. Mēs jau pirms 3 dienām pārskaitījām naudu. Un visi tur sāk skatīties, kas ko kur kā. Vieniem nauda nav saņemta, otriem no konta ir izgājusi. Un tad viens džeks saka, kā uz to jauno bankas kontu, kur jūs atsūtījāt e-pastā. Un tajā brīdī visiem tāds, kā mums nav jauns bankas konts. Un tur bija pārskaitījums vairāku 100,000 apmērā. Un bija reāli uzņēmumam paveicies, ka iepriekšējais gads bija bijis ļoti labs un bija kaut kādi uzkrājumi. Jo citādāk, ja nebūtu bijis tā, tad uzņēmumam būtu bijis bankrots tieši tajā brīdī un tajā dienā uzreiz. Un kas bija noticis? Vienkārši krāpnieki bija pārķēruši e-pastu saraksti, izveidojuši viltus e-pastu tieši tādu pašu kā sadarbības partneriem, un vienkārši atsūtījuši ziņu, hei, mums ir mainījies bankas konts, un tie pirmie nepārbaudīja, neuzvanīja, nepaprasīja, nepārliecinājās un uzticējās, jo, kā ilga termiņa sadarbība, un tev atnāk e-pasts no jau zināma cilvēka, un tu vienkārši automātiski ej uz priekšu. Un vispār, ja skatās datos, es atkal gan jau, kad meklējot dažādos avotos, var atrast dažādas lietiņas, bet tas, kā es atradu, bija, ka 2024. gadā Latvijā bija izkrāpti kaut kādi 16 miljoni, pagājušo gadu tie bija jau gandrīz 24 miljoni, un tās ir telefona krāpniecības, investīciju krāpniecības, e-pastu un SMS phishings, romantiskās krāpniecības, viltus rēķini un tam līdzīgi. Un šie ir skaitļi, par kuriem tiek ziņots. Un noteikti ir vēl virkne ar gadījumiem, par kuriem netiek ziņots. Tas nozīmē, ka industrija varētu būt vēl daudzreiz lielāka. Un iedomājies, ja pagājušajā gadā tie bija oficiāli kaut kā 24 miljoni, cik tā ir milzīga industrija, ko viņi var atļauties tīri telemārketinga kontekstā, tehnoloģiju kontekstā. Ja tev ir uzņēmums, kas apgroz 24 miljonus, tas ir reāli jaudīgs uzņēmums. Tāpat arī, ja mēs rēķinātu vispār neziņotos apkrāpšanas gadījumus, tad tā summa varētu būt daudz lielāka. Tāpat arī pasaulē ir ļoti daudz tā saucamie spoku konti, kur cilvēki ir nomiruši. Ģimenes locekļi vienkārši nezina par tiem kontiem, un tie konti vienkārši stāv tukši ar kaut kādu naudu. Un viss, jo nav sakārtots kaut kādas pamata mantošanas lietas. Tāpēc šodien es 3 vārdos gribu ieskicēt par pāris tādām drošības lietiņām, kuras es izmantoju ikdienā. Gan tas ir kiberdrošības ziņā, gan tas ir tīri investīciju drošības ziņā, gan mantošanas ziņā. Un tās ir lietiņas, ko reāli, ja tu noklausies šo epizodu, tu varēsi ieviest uzreiz šodien. Tur nav vispār nekas sarežģīts vajadzīgs. Maza atruna. Es neesmu drošības vai kiberdrošības speciālists. Tādi, piemēram, ir Elvis Strasdiņš vai Kirills Solovjovs, kas abi ir arī bijuši pie manas podkāstā. Vienas no populārākajām epizodēm, kādas man ir bijušas. Tā kā noteikti, ka viņi šajā visā varētu iet jau krietni detalizētāk, bet šodien es vienkārši padalīšos ar to, ko daru es. Un es domāju, daudzas no šīm lietiņām varētu arī visiem noderēt. Ja tu šeit esi pirmo reizi, čau, mani sauc Valters Vestmanis, es esmu investīciju treniņu programmu Neatkarīgais investors un Indeks Masterclass partneris. Mēs jau esam apmēram 10,000 cilvēku Latvijā un visā Eiropā palīdzējuši iestartēt finanšu tirgos. Un mūsu klientu lokā ir gan cilvēki, kam vispār investēšana ir
pilnīgi sveša lieta. Mēs esam vispār tāda pirmā saskarsme viņiem ar investīciju pasauli. Un tas ar mūsu apmācību programmām viņi iziet cauri visam, saprast vispār, kas ir akcija, kas ir obligācija, kā izvērtēt riskus, kā novērtēt platformas, vai viņas ir dārgas, vai viņas ir sakarīgas, kā tikt galā ar nodokļiem. Es mūs saucu par tādu kā investīciju autoskolu, kur tu vari atnākt kā balta lapa, iziet visam cauri un, attiecīgi, iemācīties ceļu satiksmes noteikumus, iemācīties pabraukt ar instruktoru un tālāk brauc, kā tu gribi, kur tu gribi pats, jo tev ir visas zināšanas. Tāpat arī mums klientu lokā ir daudz cilvēki, kas ir vai nu jau pašmācības ceļā mācījušies investēšanu un, attiecīgi, mūsu programmas ietvaros viņi var bieži vien aizpildīt es teiktu, diezgan daudz robus, kas pašmācības ceļā ir palaists garām. Tagad tā, ja tev interesē arī vispār investīciju tēma, uzmeklē saites zem video, tur var pieregistrēties mūsu bezmaksas webināram, kas ir ļoti labs ievads investīciju pasaulē. Tur arī var pierakstīties e-pastiem no manis un no mana kolēģa Toma, kas arī ir forši un interesanti investīciju e-pasti. Ok, tad ķeramies klāt pie drošības punktiem. Pirmais, ar ko es sākšu, ir mantošanas lietas, jo ir tā, ka daudzi cilvēki skatās šo podcastu un izslēdz viņu pusē ārā. Tāpēc es izdomāju, es sākšu ar mantošanu, jo man liekas, tā ir viena no svarīgākajām lietām, ko sakārtot, jo mēs neviens negaidām, ka mēs nomirsim, bet, diemžēl, tas var notikt pēkšņi un negaidīti. Un es zinu gadījumus, kur turīgi cilvēki aiziet, un viņi nav neko aiz sevis sakārtojuši, un tad ģimenē ir ne tikai sāpīgi, bet arī ir juridisks vaiprāts pēc tam, ar ko jātiek ar ko jātiek galā. Tāpēc es gribu ieskicēt tādas pāris elementāras lietas, kas der tādām vienkāršām ikdienas situācijām, ko tiešām katrs var ieviest. Un ir tā, kad cilvēks nomirst, tad radiem ir jāsako tādai standarta mantošanas kārtībai, ko noteikti notārs māk izstāstīt labāk, bet tu ej pie notāra un tur visas tās lietiņas pamazām tiek kārtotas. Un tieši investīciju iestāžu kontekstā ir tā, ka iestādes nezina, ka tu esi nomiris. Un viņu skatpunktā tev ir vienkārši neaktīvs konts, un tādā labākajā gadījumā tev var atnākt kāds paziņojums uz e-pastu, hei, tavs konts ir neaktīvs, kur tu esi pazudis. Un, attiecīgi, ja tev ir, piemēram, brokera konts, tajā pašā Interactive Brokers vai, Revolut vai pie kāda starptautiska brokera, tad mierīgi neviens par to var neuzzināt. Un, kā es sākumā minēju, pasaulē ir vienkārši simtiem miljardi naudiņas, kas šādos kontos stāv. Tāpēc tāda pirmā lieta, kas ir taviem mantiniekiem jāzina, viņiem ir vienkārši jāzina, kur tev ir konti. Un tev arī būtu vērts zināt, kur taviem dzīvesbiedriem ir konti, kur tev ir brokera konti, kur ir banku konti, visādākā veida konti. Un nav jāzina dzīvesbiedriem visas paroles un lietotāju vārdu un cik tur stāv nauda, bet ir vienkārši jāzina fakts, ka, piemēram, tev ir konts iekšā Interactive Brokers. Un tad, attiecīgi, ja pienāk šī tumšā diena, tad tavi tuvinieki zina, ka viņiem ir attiecīgi caur notāru standarta kārtībā jāiesniedz pieprasījums tam pašam Interactive Brokers, ka rekur tu esi mantinieks, un tad attiecīgi tur sāka visas tās juridiskās lietas kārtoties. Un ko esmu izdarījis man ir vienkārši uztaisīts Google Docs, un tur ir, kur es esmu nošērojis ar savu sievu, un tur ir vienkārši sarakstīns ar lietām, kur man kas stāv. Pat nevis, kur man kas stāv, bet vienkārši tur ir saraksts, kur konti ir tādās bankās, brokera konti ir pie tāda brokera, šādi man ir uzņēmumi, tur man stāv uzņēmumu konti, katrā uzņēmumā man ir tik un tik daļas, un vienkārši tāds, principā, super elementārs checklists. Ja kāds zaglis uztaisītu screenshotu, viņam tur nebūtu baigi ko zakt, tur vienkārši būtu rakstīts no sērijas Swedbank, Indexo Bank, Interactive Brokers, tas un tas, un tas tā baigi neko viņam nepateikt. Bet, attiecīgi, mantošanas kontekstā uzreiz ir skaidrs, šīs ir tās iestādes, pie kurām man būtu jāiet vērsties ar pieprasījumu. Tad tāds nākošais solītis, ko var izdarīt, ir norādīt dzīvesbiedru kā labuma guvēju pie šīs iestādes.
Ne visas tos piedāvā, bet tās, kas ir tādas lielākās, sakarīgākās, tur parasti parakņājoties pa visiem iestatījumiem, tu vari ielikt kaut ko tādu kā legacy contact vai trusted person vai jebko tam līdzīgu. Un būs iestādes, kur tu jau var nopietnāk atzīmēt tur jau ar kaut kādiem personas datiem, bet ir iestādes, kur tu vismaz norādi vārdu, uzvārdu, kaut kādu saziņas kontaktu un tam līdzīgi. Un tas jau arī ir vēl viens solis tuvāk, lai šo visu procesu atvieglotu. Kas ir vēl nākošais solis labs šajā kontekstā? Mums visiem lielākā daļa dzīves stāv šitādā te aparātiņā. Pareizi. Tiem, kas ir iPhone lietotāji, mums visiem ir Apple konti, un šajā Apple ID tu vari norādīt tādu Apple Legacy Contact, kas ir attiecīgi atkal cilvēks, kurš var piekļūt visiem taviem datiem. Pastāstīšu nedaudz vēlāk arī par vienu, cik ļoti Apple ir gan labā ziņā droši sastādījuši visu kaut kādas enkriptēšanas lietas kontekstā, lai viņi nezina un neredz tavus datus, gan arī tur ir bišķiņa aizšauts pār strīpu, jo tāpēc, ka viņi tiešām neredz un nezina nekādus tavus datus, un ir ļoti liela iespēja, ja cilvēks, kas ir tavs mantinieks, ies uz Apple un teiks, to es nomirs, un rekur viņš gribētu tikt klāt visām bildēm un informācijai, ir liela iespēja, ka Apple vienkārši fiziski to nevarētu izdarīt, ja viņiem nebūtu tavas paroles. Tālūk. Un tāpēc tur ir diezgan svarīgi norādīt to legacy kontaktu, ka tiecīgi ir cilvēks vai cilvēki, kas var tikt pie tā tavu konta pēc tam klāt. Un līdzīgs stāsts ir arī ar Google, jo, man liekas, tāda otra lielākais mākonis, kur mums dzīve stāv, ir Google, Gmail, Google Drive un tam līdzīgas lietas. Un tur ir tieši tas pats, viņš nesaucās Legacy Contact, tur ir tas nosaukums nedaudz citādāks, bet tu vari norādīt, pie kuram cilvēkam tiks pārsūtīti tava konta pieejas dati, ja tavs konts ir kaut kādu periodu X neaktīvs. Un tu tur vari izvēlēties mēnesi, pusgadu, gadu, vienalga. Un tas tad attiecīgi notiktu automātiski. Tad, ja tu neesi bijis pusgadu savā e-pastā iekšā un Google Drive, tad vienkārši pieņemtu automātiski Google, ka rekur tu esi kaut kur nozudis, un tad šim cilvēkam tiek pārsūtīti pieejas dati, lai viņš tiek klāt tavos kontos. Šīs ir tādas super pamata, es teiktu, bērndārza vai pamatskolas līmeņa mantošanas lietas, ko ik viens var sakārtot burtiski stundas laikā, bet tas var ļoti atvieglot dzīvi visiem taviem tuviniekiem. Un noteikti, ja tu tagad runātu ar kādu notāru vai juristu, kas specializējas mantošanas jautājumos, tur varētu būt ļoti daudz jā, bet tur varētu būt ļoti daudz papildinājumi, bet šis ir tāds mazais pamatiņš, ko tu vari izdarīt. Ejam tālāk. Es biju Amerikā izīrējis mašīnu, un man bija interesants gadījums. Piestājām pie benzīna tanka, pielēju pilnu bāku, nopīkstinu karti, skatos, man tur noņemas kaut kādi $100 vai kaut kas tāds. Domāju, forši, redzu, novibrē vēlreiz telefons, redzu vēlreiz, precīzi tā pati summa noņemās. Es tā pirmajā brīdī domāju, es nezinu, kaut kā divreiz viena un tā pati tā notifikācija izlec. Es it kā tūlīt likšu telefonu nost, un es uzreiz redzu, man izlec trešā ziņa no Revoluta. Tava karte ir nobloķēta, jo bija aizdomas par krāpniecisku darījumu, un izlec ceturtā ziņa no Revoluta. Mēs esam uztaisījuši to jaunu virtuālo karti, kas aizvieto to, kur mēs to tikko nobloķējām. Man likās tāds, forši. Tā kā savu fizisko karti izmet ārā un neko, naudas tālāk. Un tur bija interesants gadījums, kur sanāk, ja meklētu visu kaut kādus ATM frauds, payment frauds un tam līdzīgas lietiņas internetā, tad gan uz bankomātiem, gan uz visādiem aparātiem, kur tu bāzi iekšā karti, var uzlikt tādu skenerīti, kurš vienkārši noskanē tavu kartes datus. Un šis bija tāds interesants, advancēts pasākums, jo viņi noņēma tieši tādu pašu summu, kādu es biju tikko samaksājis par degvielu. Un, attiecīgi, es nemaz neievēroju, jo es tikko to samaksāju, un man bija sajūta, ka es vienkārši kaut kāds tur, nezinu, gļuks sistēmā ir bijis vai tam līdzīgi. Tāpēc tāda lieta, ko es cenšos arī personīgi piekopt, ir, ja es dodos ceļojumos, un man ir kaut kur jābāž iekšā sava karte,
Ja tas ir kafejnīcā vai veikalā, kur vienkārši man atnāk ar terminālu, nopīkstina, samaksāju un tālāk, tur es varbūt tik daudz tā nestresoju, bet, ja man vajag izņemt kaut ko no bankomāta, vai es esmu varbūt, nezinu, tur šeidīgākā, apšaubāmākā vietā, tad man līdzi vienmēr ir rezerves karte, un uz tās rezerves kartes man stāv vienkārši bišķiņa nauda, varbūt daži 100 eiro, ar domu, ka, ja to karti kāds attiecīgi nokopē, tad no viņas nevar īsti neko daudz izslaukt ārā. Es pats personīgi priekš tā izmantoju Vaizu, jo Vaizam ir baigi forši. Tu vismaz pēdējo reizi, kad skatījos, tu samaksā vienu fiksētu summu par to karti, nav nekāda mēneša maksa, atsūta tev fizisku karti, par viņu arī samaksāja toreiz kaut kāds 10 eiro. Viņai ir ļoti labas valūtas konvertācijas likmes, tā kā tu vari ārzemēs arī citās valūtās viņu izmantot. Un ļoti forši. Tev vajag tur naudiņu, paņem aplikāciju, fiksi uzskaiti, samaksā, viss. Un tev riski ir diezgan mazi, jo tā karte ir tīra tikai tādiem pāris maksājumiem. Tā kā šis ir par kartēm. Ejam tālāk. Man ir vēl viens interesants gadījums bijis, kur es skatos, tas bija šoreiz Citadeles aplikācijā, ka vienā brīdī man atnāk īsziņa no Citadeles, ka man karte ir nobloķēta, aizdomīgi darījumi. Es atkal paskatos internetbankā. Man ir bijuši vairāki pirkumi no pēdiņās Amazonas par dažiem eiro, un tad tāds 1 pa 500, un tas 500 bija tas, kas notrigeroja to krāpniecisko darījumu, un uzreiz arī Citadele nobloķēja karti. Bija forši tas, ka mēs tur sarakstījāmies, un sanāca man visu to naudiņu dabūt atpakaļ. Un Citadeles kolēģi ļoti, ļoti saprotoši. Un, tur bija diezgan uzreiz skaidrs, ka tas bija krāpniecības darījums. Bet fakts kā tāds, jā, es kaut kur attiecīgi internetā biju pircis kaut ko. Mani kartes dati bija noplūduši, un lūk, vienkārši no kartes slauca nost naudiņu. Un šeit ir grūti tādu izcilu veidu atrast, kā no tā izvairīties pavisam, bet tas, ko es mēģinu darīt, ja es atkal iepērkos internetu veikalos, kur varbūt man ir mazāka uzticība, vai es zinu, ka es šeit nopirkšu kaut ko vienreiz un varbūt neatgriezīšos, es zinu, ka Revolūtam ir tāda lieta kā Disposable Virtual Card, kas ir vienreiz lietojamā virtuālā karte, kur tu vienkārši vienreiz ievadi kartes datus, samaksā, un tad tā karte vienkārši izdzēst. Un tu vari viņus bez maksas, kaut vai, es nezinu, vai var 1000 dienā izmantot, bet priekš tādiem vienreizējiem pirkumiem viņi baigi labi dara. Atkal, no vienas puses maziņš čakariņš tavā dzīvē, ka tev katru reizi ir cita kaut kāda kartes informācija jāievada, un tu nevari vienkārši viņu pieglabāt pārlūkā un viss, bet attiecīgi var tev atkal pasargāt no krāpniecības. Tā kā man jau šādi 2 interesanti gadījumi dzīvē ir bijuši. Es neesmu drošs, vai Latvijas bankas piedāvā šo vienreizes lietojamo karti. Es neesmu pats personīgi ar to saskāries. Es gan brīnos, kāpēc, jo man liekas, tā ir ļoti forša lieta, ļoti labs tāds selling points, ko daudz varētu izmantot. Bet es zinu, man ir, piemēram, arī Revolūta konts starp vienu no daudzām lietām, kas man ir. Un jā, tur tās vienreiz lietojamās kartes strādā baigi forši. Starp citu, nav neviena konkrēta pakalpojuma sniedzēja reklāma, vienkārši padalos, ko es pats lietoju. Lūk, nākošā lieta – Smart ID. Vienreiz sēžu darbā, strādāju, man atnāk atkal paziņojums, Smart ID attaisu vaļā, un vienkārši vienāds, ko vajag to apstiprinājumu kodiņu ierakstīt. Es jau automātiski gandrīz sāku viņu rakstīt, jo man uznāca tāds, es kaut ko palaidu garām. Un tad es tā sapratu, pagaidi. Es sēžu vispār Excelī, man nav nekāda sakara. Tagad ir Smart ID, es neveicu nekādu maksājumus, nekādā internetbankā. Mans pirmais pieņēmums bija, kāds varbūt, tur logojās bankā iekšā, sajauc vienu ciparu un izlaic sērijas mantas paziņojums. Bet, ja es būtu nospiedis, viņš tiktu iekšā manā kontā, vai es nezinu, kas tur notikās. Un ir tā, ka ir daudz lietas, kur atkal kāds psihiatrs mācētu noteikti labāk izstāstīt, bet kur vienkārši mēs viņus darām autopilotā, jo ir galvā iestrādājies kaut kāds rudiments. Ja tas, tad tas.
Ja tev izlaiž Smart ID paziņojums, tu viņu attaisi vaļā, tu viņu ieraksti un tu ej tālāk. Un tas citreiz nedomājot pat var notikt. Un, tāpēc arī ir cilvēkiem, kas tiek citreiz apkrāpti caur izziņām vai caur zvaniem, kur viņiem kaut kas ir jāievada. Citreiz vienkārši pilnīgi autopilotā atnāca īziņas, uzreiz spiež uz saiti, skatos, kas tur notiekās. Un, tāpēc, ko es esmu izdarījis ar savu Smart ID? Pirmkārt, es esmu izslēdzis paziņojumus. Tā kā, ja man vajag ievadīt Smart ID, man viņš neizlaiž šeit uz tā melnā ekrāna, man vajag pašam manuāli taisīt aplikāciju vaļā. Un tad ir otrs solis, tur ir tāds uzstādījums, kas principā ir tāda 2-faktoru autentifikācija. Man tagad viņš ir šeit angliski, bet ja es skatos uzstādījumos zem accessibility, tap OK to confirm PIN. Ir tāds brīnums. Latviski viņš noteikti skan citādāk, bet tas nozīmē, ka tā vietā, lai ierakstot kodu, man uzreiz automātiski tā ziņa aiziet, es ierakstu to savu kodu, un man ir jānospiež OK, un tikai tad apstiprinās tas pasākums. Tā kā man reāli sanāk 3 reizes manuāli tur iebakstīties, lai iziet tas kods cauri. Atkal kādam varbūt liekas ekstra čakars, bet pirmkārt, ja kāds krāpnieks kaut kur ir dabūjis manu kaut kādu pieejas kodu, un man nāk Smart ID paziņojums, pirmkārt, man viņš neatnāk, tā kā šeit jau ir tev krāpnieki. Un otrkārt, tāpēc, ka man ir jānospiež tas OK, man nāk kaut kā automātiski, es apstājos, es izlasu vēlreiz, salīdzinu kodu telefonā un datorekrānā, un kaut kā tas man vienkārši liek uz 2 sekundēm iepauzēt, pirms es to OK nospiežu. Un tā ir arī tāda super maziņa lietiņa, bet var gadīties scenārijs, kur viņi vienkārši tev pasargā no pazaudētas naudas. Tā ir nākošā lieta, ko es esmu ikdienā ieviesis. Iespējams, zini, mans dienas darbs ir investīciju apmācības neatkarīgais investors. Un, kad jautāju cilvēkiem, kas tad tev attur no investēšanas, visbiežāk dzirdu, nezinu, kā sākt, jo trūkst zināšanas. Ja arī sadzirdi šeit sevi, pieraksties manam e-pasta newsletterim. Ir tiešām praktiski liederīgi, sapratīsi, kāpēc nomaksāt ātrāk hipotēku nevienmēr ir izdevīgi, iemācīsies atpazīt finanšu krāpniekus un noteikti būsi soli tuvāk tam, lai beidzot iestartētu investīciju pasaulē. Un e-pasta lasītāji arī pirmie sadzird par īpašiem piedāvājumiem no neatkarīgā investora. Tā kā uzmeklē saites zem video vai dodies uz valtersvalters.lv. Tagad vēlreiz par tiem Apple drošības brīnumiem. Ja tu meklēsi YouTube, Wall Street Journal ir uztaisījis ļoti foršu tādu video rullīti. Ja meklētu Wall Street Journal, iPhone, passcode scam vai kaut ko uz to pusi, tur tāds rūpi rēķinot 8 vai 10 minūšu garš video, kurš izstāsta tādus gadījumus, kā reāli krāpnieki izkrāpi no cilvēkiem naudu caur viņu tām iPhone parolītēm, jeb tiem passcodiem. Un tur bija ļoti interesanta situācija, ka ļoti tipiski ir, piemēram, tu esi, bārā kafejnīcā, pie tevis pienāk kāds romantiski ieinteresēts cilvēks, jūs tur sākat runāties, labi pavadāt laiku, un tad viņš tevi uzvedina uz visādiem jautājumiem, kas tev liek ik pa laikam izņemt telefonu un kaut ko tur padarīt. Un tad ir kāds cits viņa pārinieks, kas stāv tev pār plecu vai tam līdzīgi, un viņš mēģina piefiksēt, kāda ir tā tava telefona parola. Tādā ziņā, ja tev ir šitais sejas skeneris, tad varbūt tās to passcode neievadi, bet ja tu viņu ievadi un tas otrs cilvēks pamana, tad viņi nozog, protams, pēc tam tev telefonu, tiek iekšā telefonā, ar passcode var izlogoties ārā no visām tamām ierīcēm, kas ir iCloudā, un tad tu vienkārši sēdi un skaties, kā tev caur šito te Apple Pay pumpē ārā naudu. Viss, un tu neko nevar izdarīt. Un tajā video bija forši visādi stāsti, forši pēdiņās, kā cilvēkiem šāds gadījums notiek, viņi sazinās ar Apple, un Apple viņiem saka, sorry, mums tiešām informācija ir enkriptēta, mēs nevaram tos cilvēkus dabūt ārā no to telefonu, it is what it is. Un labākajā gadījumā tu tiec līdz bankai, banka nobloķē visas kartes, un tev tā kā no tā Apple Pay naudu vairs neizvelk ārā, bet sliktākajā gadījumā tev vienkārši izpumpē visu naudu ārā. Iedomājies, ja, piemēram, tev
Šeit ir visas 2 faktoru autentifikācijas, tu netiec iekšā nevienā bankā, tu nevari apstiprināt, ka tu esi tu, un tev ar savu ID vajadzētu tikt līdz bankas filiālei un pierādīt, ka tu esi tas cilvēks, un lai tev to karti nobloķē, tur vesels šurum burum var notikt, un paiet vesela diena, līdz tu vispār tiec tur klāt. Tā kā, kas ir šeit punkts, ko ņemt vērā? Es nezinu, kā ir ne iPhone cilvēkiem, jo es esmu iPhone cilvēks, bet ļoti vērtīgi ir uztaisīt garu un sarežģītu passkodu telefonam, jo tas atkal var tevi pasargāt no ļoti daudz naudas pazaudēšanas. Un es domāju, ir vērts papikšķināt bišķiņu vairāk tos cipariņus un atcerēties varbūt nevis 4, bet 6 vai 8 ciparu paroli tīri, lai pasargātu sevi no šādām potenciālām lietiņām. Kamēr mēs esam pie kodiem un parolēm, es ceru, ka visi saprot, ka nevajag izmantot vienu paroli visur. Vai nevajag izmantot vienu pinkodu visur. Es tiešām ceru, ka visi to saprot. Tāpatās arī, ja tu esi dzimis 1984. gadā un tevi sauc Jānis, visdrīzāk nevajag paroli 19 Jānis 84. Tā nav sarežģīta paroli. Un vajadzētu visdrīzāk izmantot arī kādus paroļu menedžēšanas rīkus, kā OnePassword vai LastPass vai tam līdzīgi, kur strādā pēc principa, ka tev ir viena ļoti sarežģīta master parole, un attiecīgi tad tev tajā rīkā iekšā tu vari katrai vietai, kur tu logojies iekšā, uzlikt savu paroli, sarežģītu, randomizētu, kur ir attiecīgi grūtāk uzminēt. Šeit varbūt kādam ir arguments, jā, bet ja te uzlauž to OnePassword vai LastPass paroli, tad attiecīgi tiek visam klāt. Jā, bet tāpēc tu to paroli netaisi 19 Jānis 84. Tur viņi var taisīt ļoti sarežģītu. Un ir vis kaut kādas metodas, kā var garas sarežģītas paroles taisīt, un to katrs arī var pagooglēt un pameklēt internetā. Tāpatās arī pie parolēm noteikti saliec visur 2 faktoru autentifikācijas, kuriem iespējams. Es zinu gadījumus, kur cilvēkiem uzlauž biznesa Instagram kontus, kur uzlauž biznesa YouTube kontus, tāpēc, ka nebija 2 faktoru autentifikācija, un tu atkal netiec nekur klāt. Man arī Google autentifikatoram, kurš ir, kurā tev ir 2 faktoru autentifikācijas, lai tiktu pie tā, tam arī man ir uzlikta 2 faktoru autentifikācija. Tā kā tādām lietām, kas ir tiešām svarīgākās, ir vērts salikt vairākus tos slāņus pa virsu, lai tiešām, kas saka, ļaunākajā scenārijā, tas scenārijs beigās nav nemaz tik ļauns. Un vispār es nezinu, pie kura iPhone līmeņa tas sākās, bet iPhone'am arī ir tāds joks, ka tu vari uzlikt, lai tādu brīnumu, lai attaisītu aplikāciju, tev arī prasīs vai nu tavu Face ID, vai nu arī tavu passkodu. Tā kā, ja tev ir kaut kādas pāris svarīgas aplikācijas, kuras tu negribi, lai cilvēki var viegli atvērt, atkal tām tur uzlikt vēl ekstra drošības slānīti. Protams, tev var argumentēt, ja kāds ir ticis tavā telefonā iekšā, te jau viņš tiks arī uzreiz tālāk, bet, ja tu esi atstājis vaļā telefonu un kāds viņu savāc, tad vismaz tev ir vēl tāds ekstra drošības solītis. Kā arī pēdējais punkts pie visiem šiem kodiem, parolēm un tam līdzīgām lietām, es zinu, ka mēs latvieši esam baigie visu varu pats un priekš kā man par kaut ko jāmaksā, viss ir informācijā pa brīvu, internetā atrodams pa brīvu UTT, bet mans silts ieteikums, kur ir iespējams, maksā par pakalpojumu, nevis izvēlies maksimāli izvilkt visu no bezmaksas versijas, jo ir tie gadījumi, kur, piemēram, tev pašu Instagram kontu ziņā, ja tev ir tas meta subscriptions, tas abonements saucamais, tad tev arī ir pieeja atbalstam no viņiem, un tad, attiecīgi, var tikt pie kaut kāda dzīva cilvēka, parunāties, vai tā paša YouTube ziņā, ja tev ir Google biznesa konts, un YouTube tev ir liela daļa no tavu biznesa, maksā tos dažus eiro mēnesī par Google biznesa kontu, tad tev atkal ir iespēja tikt pie faktiski dzīva cilvēka, nevis tikai ar chatbotiņiem sarakstīties, jo, ja runa ir par svarīgiem kontiem, par parolēm un tam līdzīgām lietām, tiešām tie pārdesmit eiro gadā, ko tu samaksāsi, tas var atmaksāties tev 1000-kārt, ja tu vienkārši tiec pie dzīva cilvēka, kurš attiecīgi tev var palīdzēt tikt pie tavu konta. Ejam tālāk.
Atcaucoties uz mūsu stāstu sākumā par to uzņēmumu, kur bija krāpnieks atsūtījis viltus bankas kontu, šeit ir visādākie stāsti dzirdēti, kur pat tas ir tik tālu, ka uzņēmuma finanšu direktors ir slēpošanas braucienā, viņam piezvana steidzami veikt lielu pārskaitījumu. Viņš neticībā saka, ka vai iekāpjam Zoom zvanā sēž valde, visi apstiprina. Viņš veic pārskaitījumu, pēc pāris minūtēm zvana uzņēmuma vadītājs, kāpēc pārskaitīja kaut kādu summu uz kaut kādu random kontu. Un vienādi sakot, ja meklē vispār par un ap šāda veida krāpniecības schēmām, mūsdienu mākslīga intelekta laikā ir pilnīgi vājprāts, ko var izdarīt. Tev var nokopēt balsi, tev var nokopēt seju. Mums pašiem, kā tādiem cilvēkiem, kā man, piemēram, kurš internetā ir atrodams daudz, es domāju, ka vispār nav sarežģīti lejuplādēt visus manus YouTube video un uztaisīt tādu digitālo Valteru, kurš stāstīs tev, kā investēt kaut kādā jaunā kripto trēdošanas botā vai ko tikai vēl ne. Tāpēc visas šādas lietas, kas notiek digitāli, vai tev kāds raksta e-pastu, sūta īsziņu, piezvana, vai tas ir pat video zvans, diemžēl, bet mūsdienās ir ar šausmīgi lielu skepsi. Viss jāskatās, un mums ir iekšēji atrunāts gan uzņēmumā, gan ģimenē, ja ir runa par kaut kādām summu pārskaitīšanām, tad līdzīgi kā Zigā ir kaut kādas tās mājaslapas, kur tu liec paroli, un tu tev prasa, tur ielikt to drošības jautājumu, kāds tur ir tavs mājdzīvnieka vārds vai kaut kas tam līdzīgs. Un tad mums arī ir iekšēji atrunāts kaut kādas lietiņas, ko var viens otram paprasīt, pēc kurām tu zini, man vismaz ir pārliecība, ka ir īsts cilvēks, un tāpat, neskatoties arī uz to, vienmēr caur kādu citu platformu, mēs sarunājam sazināties, kur es tev piezvanīšu tur vai uzrakstīšu tur, pārliecināties, vai tiešām šis ir pa īstam. Un ir vērts kaut vai 2, 3, 4 šādus cross-checkus uztaisīt un samierināties ar to, ka varbūt jūs esat tādi daži mērkeķi, kas paranoiski pārčeko, cross-cheko visu pēc kārtas. Bet man liekas, vēl stulbāk būt tam mērkeķim, kurš aizsūta kaut kādu milzīgu summu kaut kur projām. Tāpēc ir vērts atkal veltīt kaut kādas 5 minūtes, izdomāt ģimenes ietvaros, uzņēmuma ietvaros, varbūt šādas drošības jautājumas savā starpā. Un, ja ir kaut kāda runa par naudu pārskaitīšanām, sarunājam, ka vienkārši mēs darīsim tā, ka pārbaudīsim viens otram šurpu turpu pa vairākām platformām. Ķeroties vēl pie investīciju krāpniecībām, kas ir pēdējā lieta manā šodienas sarakstā, te ir tādi 4 lieli punkti, ko ir vērts ņemt vērā, jo es zinu cilvēkus, kur ir visādās investīciju krāpniecībās uzķērušies, bet ja viņi būtu šos dažus punktus sapratuši, tad patiesībā no tām krāpniecībām varētu ļoti viegli izvairīties. Un tāds pirmais visvienkāršākais, kur es pateikšu tūlīt pēc tam, kad būšu padzēries garšīgo kalvas kafiju. Esat gatavi? Pirmais, pats vienkāršākais. Ja tev kāds prasa dot viņam naudu, vai tas ir treidošanas bots, vai tas ir kaut kāds ieguldījumu fonds, vai tā ir kaut kāda investīciju platforma, vai tas ir kaut kāds individuāls konsultants, kurš ir baigi gudrais guru, kurš tev nopelnīs bišķi vairāk naudu, respektīvi jebkas, kam tu pārskaiti naudu, ar domu, ka viņš tev atskaitīs atpakaļ vairāk. Eiropas Savienībā tai ir jābūt licencētai iestādei. Licences ir dažādas, bet licences pēc būtības nozīmē, ka tu esi izgājis cauri virknei sarežģītu, neadekvāti sarežģītu procesu, lai dabūtu apstiprinājumu no finanšu regulātora, ka tu saproti, ko tu dari, un tad finanšu regulators arī tevi uzpasē, tev ir regulāri jāatskaitās par savu darbību, jāpārliecinās par naudas izcelsmi taviem klientiem un visu kaut kādas tādas lietiņas. Un vienādi sakot, tu esi licencēta iestāde. Un parasti tur, kur tu meklētu iestādes kontaktinformāciju, tur būtu adrese, tur būtu uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, licences numurs un visu kaut kādas šādas lietiņas. Tāpatās arī Latvijas bankas mājaslapā var
zem sadaļas tirgus dalībnieki, tu vari arī meklēt dažādas licencētas iestādes. Es ceru, ka es tagad nesamelošu, bet es esmu pārliecināts, ka tu vari atrast visas iestādes, kas ir Eiropas Savienībā licencētas, kuras attiecīgi kāds ir konsultants, kāds ir līdzekļu pārvaldītājs un tam līdzīgi. Bet ja tu redzi kaut kādu, nezinu, pieņemsim zelta treidošanas botu, saku uz dullo, nedomāju nevienu konkrētu, un tur nobrauc uz lapas fūteri, ne tu redzi juridisko informāciju, ne tu redzi licenci, ne tu redzi ko, bet tev saka, pārskaiti mums naudu, tev nekas nebūs jāzina, mēs tev atdosim apakaļ vairāk. Nu, es būtu skeptisks. I'll tell you that much, angliski runājot. Tas ir par licencēm. Tāpat arī, ja tu esi cilvēks, vai pareizāk sakot, ja tu runā ar kādu, kurš tev iesaka konkrētus vērtspapīrus, kaut kāds konsultants. Šeit ir visādi influenceri, kuri internetā darbojās un saka, tur pērc šito akciju, pērc šito fondu, tagad dari tā. Tīri teorētiski tās ir ieguldījuma rekomendācijas, un lai tu varētu Eiropā sniegt ieguldījuma rekomendācijas, tev arī ir jābūt attiecīgajai licencei. Tāpēc tā bieži vien darīt nedrīkst, un bez licences nevis bieži vien, bet tā vispār nedrīkst darīt. Un ja tu redzi kādu, kas iesaka visādi šādas lietas, pārliecinies arī, vai viņam ir licence, jo, ja licence nav, ir liela iespēja, ka tas individs darbojās nelegāli. Un tad attiecīgi no tā var izrietēt, no tā tu var izdarīt virkni secinājumus, kas tur vēl varētu būt apakšā. Tagad šis ir tāds pirmais, pats vienkāršākais, kā izvairīties no investīciju krāpniecības. Ja kāds tev prasa naudu vai dod konkrētu padomu par konkrētiem vērtspapīriem, tad tai ir jābūt licencētai iestādē. Ir nedaudz citādāk, ja kāds tevi vienkārši izglīto par to tēmu, līdzīgi kā augstskolā profesors izglītotu tevi arī par ieguldīšanas tēmu, finanšu tēmu vai tam līdzīgi. Viņš tev neteiktu, ej, pērc šito fondu un šito akciju, jo viņa tūlīt kaps. Tā augstskolas pasniedzējs drīzāk nestāstītu. Viņš tev izskaidrot konceptus, lai tu vari saprast, kā tā lieta strādā. Tagad tur ir bišķiņa atšķirības. Otra tāda liela lieta, ko ir vērts ņemt vērā, skatoties investīciju krāpniecībām, ir kādas atdeves tev sola, kādu sola tev peļņu. Un tādi pāris atskaites punkti, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņa investīcijām, tad, ja tev ir tādas no 0 līdz 3% gadā, tas ir kaut kas ar tuvu nullei risku. Tie ir varbūt krājkonti, termiņa depozīti, ļoti drošas obligācijas. Šobrīd tie 4% liekas pat daudz, jo vēl pirms pāris gadiem tev tādi droši ieguldījumi, tur knapi 1% varbūt tās vispār maksāja, vai pat vispār tuvu nullei vai ar negatīvu likmi. Bet šobrīd procentu likmes ir bišķi lielākas, un tad, tas ir tas, ko uz šodienu var skatīties, bet tas var mainīties kā laika ejot. Tāds 3 līdz 6% gadā, tādi vidēji zema riska ieguldījumi, tās varētu būt kādas korporatīvas obligācijas, valstu obligācijas, kaut kas uz to pusi. Tāds 7 līdz 12% robežās, tas jau ir tāds svārstīgs, samērā vidēji riskants ilgtermiņa ieguldījums, kas, piemēram, varētu būt akciju tirgus. Tas nenozīmē, ka viņas nevar svārstīties vairāk gada griezumā, jo, piemēram, akciju tirgiem lielākie kritumi ir bijuši pat savi 30–40%. Tāpat arī var gadīties, ka vairākus gadus pēc kārtas, kāds nesen ir noticis, akcijas aug pa 20% gadā, bet tas nav kaut kas, ko tu sagaidītu tā konsekventi ilgtermiņā 10–15 gadu griezumā. Ja skatās tādā ilgākā termiņā, tad attiecīgi tādi 7 līdz 12% gadā, ko tāds akciju tirgus varētu rādīt. Jāapzinās, ka tas var īstermiņā būt svārstīgs, bet vidēji riskants tāds ieguldījums. Ja tas jau ir kaut kas virs 10%, uzreiz ir jāapzinās, ka tā ir augsta riska investīcija. Ja tev sola 20–30% gadā, tas nav kaut kas, ko tu vari konsekventi sagaidīt gadu no gada, 10 gadu griezumā. Jā, var gadīties gads, 2, 3 pēc kārtas, bet drīzāk tas būs izņēmums nekā kaut kāda regularitāte. Ja tev jau piedāvā reizināt naudu, tur dubultot gada laikā,
tad tu vienkārši vari parēķināt, tā loģiski, pieņemsim, ja tāda adekvāta, svārstīga, vidēji augsta riska investīcija kā akcijas, tur 10% gadā ir tā ilgtermiņa atdeve, ko tev var solīt, tad, ja tev piedāvā kaut ko 200 reizes lielāku, vai 20 reizes lielāku, kā pareizāk sakot, 20 reizes lielāku, tā kā vajadzētu ieslēgties kaut kādam skepses radaram. Uzreiz tāds, kāpēc? Vai tas vispār ir reāls? Kas ir tas mehānisms, kāpēc, lai dubultotu to gadu griezumā? Jo tie 10% gadā ir tāds atskaites punkts, ko ļoti daudz izmanto kā atskaiti augstu risku ieguldījumiem. Tāpēc tikko kā tev kaut ko piedāvā reizināt gada griezumā, ir baigi skeptiskam jāpaliek. Un ja arī tas nav krāpniecisks pasākums, tad ir jāapzinās, ka tas ir ļoti, ļoti augsta riska pasākums, jo neviens nepiedāvā nevienam naudu tikai tāpatās latviešu sakot prikolu pēc. Tur vienmēr kaut kas ir apakšā. Un tad trešais investīcija krāpniecību kontekstā ir jautājums, vai tu saproti, no kurienes nāks peļņa, ja tev piedāvā tos 5% vai tos 10% vai uzreizināt, vai tu saproti, kāpēc. Jo tādām adekvātām, normālām, reālām investīcijām tas peļņas dzinējs vienmēr ir tāds, ka reāli pieklasnieks, sešklasnieks varētu saprast. Piemēram, akciju tirgus. Tu stāsti, tev ir uzņēmums, viņš ražo preces, viņš viņas pārdod ar peļņu, un attiecīgi tāpēc arī uzņēmumam vērtība var augt. Ja viņš ražo vairāk un pārdod vairāk, viņam vērtība var augt, attiecīgi var augt uzņēmuma akciju vērtība. Tagad diezgan saprotams, līdzīgi ar nekustamo, tu nopērc īpašumu, cilvēki tur grib dzīvot, viņi tev maksā īri, tu pelni naudu, tā kā skaidrs. Bet tikko kā sāks kaut kāds šurum burum un tur mākslīgā intelekta kaut kas tur un tur vēl 6 vārdi, kurus tu pirmoreiz dzirdi, atkal vienkārši ieslēdz skeptisko radaru un turies pa gabalu. Un tāds 4. ļoti vienkāršs pasākums ir arī, vai aiz iestādes ir atrodamas kaut kādas sejas. Ja tu atrodi to pašu, treidošanas botu, kas viņu ir uztaisījis? Kāpēc? Vai tu to vari viegli atrast, vai tu nevari viegli atrast? Vai par šo cilvēku ir internetā kaut kāda informācija pieejama, vai arī viņš ir pašpasludināts eksperts un uztaisījis savu aktīvu sociālo tīklu kontu. Jo visur, kur ir sakarīgi uzņēmumi, tu atradīsi apakšā stāstu par mums, tur būs kaut kāda vadības komanda, viņiem iespējams būs kaut kāds LinkedIn konts, būs kaut kādi raksti par viņiem, tāpēc atkal it īpaši tev piedāvā kaut kādu super īpašo iespēju, kuru tikai tev tagad piedāvā. Vienmēr paskaties, ja tu tur nevari atrast nekādu dzīvu cilvēku, kas aiz tā stāv, tad vienkārši esi ļoti skeptisks. Tālāk. Un pēdējā lietiņa, ko es arī gribu pieminēt, ir tas, ka nekādas svarīgas, nopietnas, lielas lietas nenotiek steigā. Nekad nebūs tā, ka tev piezvana valsts ieņēmuma dienests un saka, tev tagad ir jāpārskaita uz valsts kasi, nodokļu parāds citādi, mēs tev ieliksim cietumā. Nebūs tā. Nebūs arī tā, ka tev banka piezvana un saka, tev tagad kaut kas jāskaita, vai policija, vai kaut kas tāds. Tā ir tāda lieta, ko daudz krāpnieki dara. Viņi ir agresīvi, viņi tevi steidzina. Tāpat arī cilvēki ar izcilām investīciju iespējām saka, tikai tagad uz īsu brīdi šis ir pieejams, un tad tas vairs nebūs, kad visi uzzinās, tad tu šo pazaudēsi un vēl tu vari pēdējā brīdī ielikt iekšā. Ja šādas visādas lietas skan, tad uzreiz met pa mēmajiem bremzē, jo tu neko nevari nokavēt. Dzīve ir īsa, bet dzīve arī ir gara. Un ja tevi kāds mēģina steidzināt, ir visdrīzāk kaut kāds iemesls, kāpēc, un tas iemesls noteikti nav, lai tev palīdzētu. Tās arī ir tādas lietas, kur pie visām sakarīgām lietām, pie sakarīgiem uzņēmumiem, kas arī to cenšas kaut ko pārdot. Jā, tev pārdošanas cilvēki vienmēr gribēs tev pamudināt pieņemt lēmumu uzreiz,
jo vienkārši viņi saņem komisiju par kaut kādu pārdotu produktu. Tā arī tev veļas mašīnas tirgotājs prasīs, pēc tagad vai nepēc. Bet tāpat arī pie sakarīgām iestādēm tu vienmēr varēsi atgriezties vēlreiz, toreiz padomāt un vienkārši nopirkt to pašu lietu bišķiņu vēlāk. Tā kā ja tev steidzina, noteikti esi skeptisks. Tālūk, nebija šodiena ļoti sastrukturēta, bet šīs ir tādas galvenās lietiņas, ko es cenšos vienmēr paturēt prātā, un tas ir arī kaut kas, ko tu vari ieviest uzreiz šovakar. Tas neaizņem gandrīz necik laiku, bet daudz šīs lietiņas var tiešām palīdzēt izvairīties no ļoti daudz problēmām. Paldies, ka skatījies! Īsts atgādinājums valters.lv. Pieraksties e-pastiem, kur es regulāri dalos ar vērtīgām atziņām par personīgo finanšu un investīciju tēmu. Tas būs valters.lv, kā arī e-pasta lasītāji vienmēr pirmie saņem īpašus piedāvājumus.